Skaistas un pozitīvas emocijas mums dāvā cilvēku smaidi. Šodien ciemos studijā esam aicinājuši dakteri Alēnu Butkeviču, kas ir ne tikai daktere, bet arī zinātņu doktore implantoloģijā, kā arī specializējusies sejas žokļa restaurācijā. Un viņa ir arī starptautiska vieslektore. Visiem ir zināms, ka mūsu gadsimtā medicīna spēr milzīgus soļus uz priekšu, un noteikti ir kaut kas jauns arī implantoloģijā noticies. Ja mēs runājam par to, kas būtu pats jaunākais un pats iespējamākais, tas ir tas, ka mēs spējam jauni attīstīt kaulu, uzaudzēt kaulu mutē. Organisms spēja izdot tādu signālu: wow, nākiet visi šurp, mēs tuliņās izaudzēsim kaulu te pa jaunam. Un to pašu var izveidot mutē. Kā rezultātā mēs varam atrisināt pašu numur viens lielāko problēmu, kas ir, kāpēc cilvēki zaudē zobus mutē, un tā ir paradontoze. Mēs varam apstādināt, ne tikai apstādināt, kā tas labākā gadījumā bija līdz šim darīts, bet mēs varam pazaudētos audus atjaunot. Man ir pāri 70 gadījumiem, kas ir 2 gadu veci, kur mēs esam ne tikai apstādinājuši paradontozi, bet kur mēs esam pieaudzējuši un atjaunojuši jaunos audus. Kā rezultātā arī smagans atnāk pareizā vietā. Un mēs dabūnam to skatu, ko mums ir devusi. Un mēs apturam to zobu izkrišanu turpmāk. Absolūti. Cik tad izmaksā šī brīnišķīgā procedūra? Tas kaulu paša tā audzēšana, tā tehnika viss, vai ne, tas ir 150 lati, plus, protams, dziļāk kiretāža. Nu redz, zinātne spēr milzu soļus, lai parūpētos par to, ka mūsu smaids vienmēr būtu žilbinošs. Ja gadījumā esat manījuši kādu nelielu kreņķīti savā smaidā, droši dodieties pie dakteres Alēnas Butkevičs uz Dzirnavu ielu 45 47.